Čau! Ja jūs mani redzat pirmo reizi, tad mani sauc Evelīna, prieks iepazīties. Mana video tur lejā rakstīts Make-up ar Evelīnu. Make-up ar Evelīnu. Tas mēs. Un šodien būs tas video, ko jūs visi bijāt tik nenormāli pieprasījuši. Mans dzimšanas dienas dāvana video. Ja jūs visi ļoti gribējāt redzēt to video, un ja jūs man neticat, ka šis video bija pieprasīts, tad jūs droši varat aiziet uz manu video, kas man patīk rudenī. Un mans mīļākās rudens lietas, un tur vienkārši palasiet komentārus. Tur gandrīz visi ir lūdzu Evelīna parādi, ko dabūt dzimšanas dienā, un tāpēc jūs man āskā ļoti daudz rakstiet, tāpēc tas arī būs tas, ko šodien darīšu. Un ja jums tagad ir tāds, ak šausmas, viņi lielīsies ar savām dāvanām, ārprāts, tad man jums ir divas opcijas. Pirmā ir vienkārši izslēgt šo video, likt mierā gan mani, gan arī jums būs labi, es domāju. Vai arī otra opcija, tad skatīties šo video, nerakstīt neko ļaunu, nespiest dislike, bet vienkārši par dzīvi, ko dara vispār šie cilvēki. Pirms strādāt savas dāvanas, gribu pateikt milzīgi paldies visiem jums, kuri mani apsveic dzimšanas dienā. Tas ļoti mani iepriecināja un visi jūsu mīļie komentāri, visu, ko jūs man rakstiet āskā, draugos, tas vienkārši padarīja man dienu brīnišķīgi. Tāpat visi tos, kuri man radnieki un draugi apsveic, un tiešām liels paldies! Neliels savām dāvanām, vienkārši es atkārtoju, šis video bija patiešām ļoti pieprasīts, un es ceru, ka jums patiks, un aiziet! Pirmā dāvana, ko es saņēmu no rīta, bija no manas mammas, un viņa bija šādā te laša maisā, jo viņa zina, cik ļoti es mīlu lašu. Tur iekšā bija melna jaciņa, kura, protams, nav no laša, man šķiet viņa no Lindeksa, jā, man tas no Lindeksa. Tad ir kartiņu ar teigā balerīnām, un tagad lašas lietas. Ok, pirmo es tiešām vēlējos jau kādu gadu, un es beidzot to dabūju. Tas ir šis te Lush Bubblegum Scrub, Bubblegum Lip Scrub, jā. Bet viņš ir vienkārši tik garšīgs, un tur iekšā nav nekā, jo viņš ir garšīgs, un es viņu tā kā uzlieku uz lupām, bet es viņu noēdu. Noteikti iesaku viņu nopirkt. Nākamā lieta no Lush ir šis Sweetie Pie Shower Jelly, un tas ir tik stilīgs strunts. Strunti. Un smaržā vienkārši perfekti. Pēdējā lieta no Lush ir šīs te Lush bumba, un viņa izstāsta lūk šādi. Paldies, mam! Tad lielākā dāvana, ko es saņēmu no vecākiem, tas ir tas, ko es vēlējos jau vairākus gadus, un es patiešām to ļoti gribēju, un es to beidzot saņēmu. Tas ir jauns dators. Jā, un man ir rudens fons, un man viņš uzīgi patīk, tas ir Dell dators, es nezinu tieši kurš. Jā! Tad tieši man dzimšanas diena no Anglijas atbrauc mana māsa un viņas draugs, tāpēc šī dāvana, ja jūs jautāsiet, kur viņas atdabūt, tad viņas atdabūt tikai Anglijā, man šķiet. Viņa man uzdāvināja to krekliņu, ko es redzēju manā morning routine ar tām puķītēm, un te bija melns, un te bija melns. Bet jā, viņš man šķiet tagad mazgājis, tāpēc es nevaru viņu parādīt. Un tas šis ir tik stilīgi, viņi man uzdāvināja šis te legingus ar supervaroņiem, viskādiem Spidermaniem, Batmaniem, kas te vēl nav. Ok, šī ir viena no manām mīļākajām lietām, ko es saņēmu šo dzimšanas dienu, un tā ir šī cepurīgā lapsiņa. Ja jūs nezināt, tad mans mīļākais dzīvnieks ir laps, un es pērku viss, kas ir lapsā. Un man vienkārši nemalīgi patīk lapsiņu. Divas manas mīļākās lietas, viņa uzdāvināja man pukainās zaķītes, kas ir viena no manām mīļākajām lietām, un otrais te ir lapsiņa, tā kā. Man uzdāvināja šo zīmolciņu Birthday Girl. Superīgo kartiņu, un viņa teica, ka viņa izveidoja viņu iedvesmoties no maniem video, tāpēc, ka es bieži rādu savus video, kā taisa dažādas kolāžas. Un tad mans māsas draugs viņš uzdāvināja man šo te milzīgo, viņa tiešām ir liela, vienkārši nevar kamerā laikam tik labi redzēt. Bunģi ar Jelly Belly, un te ir palikuši tikai oranžos, un man oranžos īpaši negaršo, bet te bija visas garšas, te bija kanēls, kur ir mana mīļākā garša. Tāpēc, ja es kādreiz mēģināt Jelly Belly, noteikti atstājiet man, kura garša ir jūsu mīļākā. Un vienkārši visas garšas, un es vienkārši, kā man garšo Jelly Belly. Tad viņš uzdāvināja man stilīgu kartiņu, un šīs te konfektītes, kuras ir Millionaires saucās. Millions, jā. Un ja jūs kaut reiz Anglijā noteikti viņas pamanāt, viņas ir tik nenormālīgi labas, un tur viss kaut kāds garšas, šīs ir zemenēm. Un tad viena vecmāma viņa uzdāvināja man naudu, un, protams, ka es kamēr priekšā jums nerādīšu naudu, jo tas būtu dīvaini. Manas tantes, onkuļi un man brālēni, viņa ģimenes, viņi uzdāvināja man šokolādi, kuras diemžēl vairs nav. Make-up produktus no firmas Isadora. Pirmā ir šī te lupu krāsa, un otrā lieta, tas ir tik stilīgi, tā ir tuša. Tā nav parasta tuša, tā ir violeta tuša. No vienas manas mammas draudzenes es dabūju šos te divus blociņus, lielāku un mazāku. Un otru, ko es dabūju, ir šīs te New Woman smaržas. Un tad no manas otras mammas draudzenes es saņēmu šo te tā kā vintage stilā dekorāciju istabā, un te rakstīts Good things happen to those who go for it. Tā kā tas ir no Stockmana, un man ļoti patīk, un vispār man patīk viss, kas ir vintage, tā kā
fakts par mani. No manas draudzenes Lindas es saņēmu topipī. Man ļoti garšo topipī. Es saņēmu no manas draudzenes Elizabetes, ko jūs redzējāt manā smoothie challenge. Un viņa uzdāvināja man to dienā, kad man tieši bija dzimšanas diena. Viņa uzdāvināja man šo te blociņu, kurš ir, protams, ar punktiņiem. Un te rakstīts I love dots, tāpēc, ka blociņu, kur es jau izmantoju, jo es rakstu geogrāfiju. Un ir Elizabete man uzdāvināja vēl ļoti daudz aploksnītes, jo man patīk, kas ir ar rokdarbiem un dekorēšanu. Un dzimšanas ballītē viņa man uzdāvināja šo brīnišķīgo kastīti, baltu kastīti, protams, ar punktiņiem. Tad bija jogurtu konfekti, kurš diemžēl vairs nav, ar punktiņiem, protams. Šī te matu lente, labi, es viņu tagad bišķi nepareizi sienu, bet nu jā, viņu sienu tā. Šis man nemalīgi patīk, tās tā kā ziepes apakšā, un tad ir švamme. Nenormāli stilīgi. Man vispār patīk viss, kas ir tā kā saistībā ar vannas lietām. Uzdāvināja man 3 Rainbow Looms, ja viņas pareizi sauc, tās rokasprādītes, kurām tagad ir mode. Zilo ziepju gabaliņu un tad šīs tad 2 mini ar rozītēm. Lūpu krāsa, kas ir kolorama lūpu krāsa, jo viņa zināja, ka man patīk kolorama. Tad man šos te auskariņus kā kameras, jo viņa zina, cik ļoti man nozīmē YouTubes un viņa zināja man šos te auskariņus, un man viņi tik ļoti patīk. Elizabete. Un tād mana draudzene Laura, kas ir Elizabetes māsa, pirms tam, kā jūs redzēsiet šo te dāvanu, es gribēju pateikt to, ka viņa ir rokdarbiniece. Un viņa uzdāvināja man šo te kastīti ar punktiņiem. Ak, šausmas, kā var kaut ko tādu uztaisīt, es nesaprotu, tas ir tik vienkārši tik skaisti izdekorēti, tik ļoti liels darbs ieguldīts, man ļoti patīk. Ir paciņas ar šīm te Rainbow Looms, rokasprādzīšu taisīšanas gumiņām. Jep, es māku viņas taisīt un sanāk man pavisam būs 1600 gumiņas. Es domāju, ka man pietiks uz ilgu laiku. Pērā maisiņā viņi uzdāvināja man šo te brīnišķīgo zaļo rokasprādzi. Uzdāvināja man šo te kaklarotiņu, ko man šeit viņas taisīja pati, un tur iekšā ir spīdumi. Uzdāvināja man šo te rokasprādzīti kā bizīti, kā lai jums to parāda, bet kā jau teicu, viņa rokdarbniece un visu tā kasta vienkārši pilna ar konfektēm un vis kaut kādiem spīdumiem. Un tad man draudzene Simā man uzdāvināja kartiņu ar naudu iekšā, un, protams, to es jums nerādīšu. Un tad man draudzene Nastja uzdāvināja man šo te šokolādi, kas ir milka. Jo man garšo milka, un milka garšo visiem. Un viņi uzdāvināja man precīzi tieši tās pašas smaržas kā mans mammas draudzene. Bet mēs pārbaudījām, un viņas vienkārši identiskas, viņas ir identiskas, vienkārši viss aizvarakstīts tieši tāpat, bet viņas smaržo pilnīgi savādāk. Labi, ne pilnīgi tā, bet viņas smaržo diezgan savādāk un dažādi, un tas ir labi, man ir 2 identiskas slīpsvītra dažādas smaržas. Un es atvainojos, ka šo es rādu bildes formātā, bet vienkārši man bija vēl viens dzimšanas dienas svinības pēc šī video, un es gribu lielu paldies pateikt Gābijai, Sabīnai un Nikolēsam par to, ka viņi man uzdāvināja Aktiko dāvankarti. Liels paldies jums! Tad tas ir viss, ko es saņēmu savā dzimšanas dienā. Vēlreiz milzīgs paldies visiem tiem, kuri man sadāvināja dāvanas, visiem tiem, kuri man apsveic dzimšanas dienā un visiem tiem, kuri tagad skatās šo te video. Esmu ļoti pateicīgi un man pašai personīgi patīk ļoti skatīties šos te video, ko es dabūju dzimšanas dienā vai ko es dabūju Ziemassvētkos, tāpēc arī es taisīju šo te video. Tad paldies, ka noskatīties šo video un mēs tiksimies nākamajā video. Tā!